меня зовут Оксана, и я представляю свой проект «Игры для всех», для любых мероприятий. Мы в этот раз решили наши игры показать детям вашего дома. Поэтому, я думаю, получилось все отлично, все играют, все азартные, игры сближают. А я первый раз приехала, меня зовут Надежда из Риги, и хотелось приехать, посетить ваше место впервые здесь. И очень нравится общаться с девками. Vai jūs lūdzu esat atkarīgi no ekrāniem? Jā, šodien atkal mums paveicās, un mums ir cilvēks, kurš atvērt lokšaušanu. Tad katrs var izminēt sevi un pajust, kā Robin Hoods izteica. Lūdzu, nāciet un pamēģiniet. Un arī muzikāla klase ir meditatīvas instruments, fantastiskas tibietisku dziedušas bļodas. Tad arī nāciet visi pamēģiniet. Tev jāskatās, jā, un šviko rīk, neturi būtu, turi tikai strikīgi. Un tēmē, un tad, kad esi riktīgi atrauc. Zem punktu plaņiši. Uz šauji, ja jau vēl. Un tēmē. Sanāk. Gandrīz. Malacis. Tikai neskrien pakaļ, riktīgi. Nu, lai daļa. Gandrīz trāpīgi. Jā. Tā kā es redzēsim vada spēles. Kā meitenē, kā... Pasties, viens ir trāpījis. Lai vaļā. Roza, redz, aicis par tālu. Atnesīs. Nešauši vairāk? Redz, šauj. Vēl reizi. Pagaidi, atnesīs tūjīt lūšos, tā? Kā jūties? Да это ж не на время. Это как раз наоборот не про терпение, потому что мы же привыкли зажимать свои эмоции. Salvatas jau vajag.